Čau visiem! Tas ir mans otrais video YouTube. Un esmu nereāli priecīgs, esmu ļoti pateicīgs par visus komentārus, par visas labas un pozitīvas ziņas. Daudz cilvēku man raksta Instagram, daudz cilvēku raksta YouTube, daudz cilvēku raksta Facebook. Es esmu ļoti priecīgi. Paldies jums! Diemžēl nav visi cilvēki patīk, kuri strādāja bērnus. Vadītājs redzēja mans video, viņš teica, ka es likti runāju par Latviju kultūru. Un es pazudīju darbu pēc gandrīz otru gadu tur. Tad es vairs negribēju uztaisīt vairāk videos, bet daudz cilvēku man raksta katru dienu man saka, ka man vajag uztaisīt jaunus video. Tad es uztaisīšu. Tad šodien es runāju par latviešu valodu, krievu valodu un portugālu valodu. Jūs visi zināt, ka latviešu valoda tas ir ļoti grūta valoda. Un varbūt jūs nepamanījāt dažas lietas, kāpēc tas ir jūsu valoda, tas ir jūsu dzimta valoda. Bet mums, kā atnācu uz Latviju, tas ir ļoti grūti. Es atceros, ka no sākuma bija ļoti grūti, tāpēc latviešu valoda jūs nav tas in, kā angļu valoda. Un man bija privāta skolotāja, mans pirmais 2 mēneši Latvijā. Un bija ļoti grūti, tāpēc visu laiku es gribēju pateikt, piemēram, es esmu olaini. Bet man skolotāja visu laiku. Es esmu olainē. Tas ir ļoti smieklīgi, kā jums ir šitā garumzīme. Un tad izskatās, kā vārdu ļoti liela. Bet, piemēram, es esmu olainē, esmu katedrālē, esmu Rīgā, esmu autobusā, esmu mašīnā. Tad šitā garumzīme maina visu vārdu. Tas ir ļoti interesanti un ļoti grūti. Bet šobrīd pēc 3 gadu ir vieglāk. Bet ir šo vārdu, kā neviens var mums paskaidrot. Tāpēc ir šo vārdu savu. Savu, kā nozīmē savu? Savu nozīmē maini. Bet olas dziesma, kā ir sargi savu sievu, tas ir nozīmē protect your wife. Tad savu nozīmē yours. Bet arī savu nozīmē mine. Kas tas ir? Tad, piemēram, mans draugs man teica, es biju ar savu mammu, tad es nesaprotu. Ja viņš bija manu mammu vai viņu mammu, tad es biju dusmīgi, bet pēc tam saprotu, ka viņš bija ar viņu mammu. Tad es nezinu, kad ir savu yours un savu, kad ir mine. Cilvēki man prasa, es meklēju savu draugu. Tad tu meklēji manu draugu vai tu meklēji tavu draugu? Tas ir ļoti grūti, kā es varu zināt? Tad jūs, kā tas ir jūsu dzimtā valoda. Tad tu zini, kad ir savu vai kad ir savu ir savu. Saprot? Vai nu tu nesaprot? Arī eju un brauc. Tāpēc mana valoda un angļu valoda I go. Tad nozīmē es braukšu un es eju. Bet latviešu valoda, ja tu ej ar kāja. Tad, ja tu brauc, tu ar mašīna. Tad no sākuma es visu laiku es eju. Es nezināju, kā nozīmē es braukšu. Tad es vienmēr eju un cilvēki nesaprot. Tad, piemēram, es eju uz Liepāju. Tu ar kāju uz Liepāju? Nē, I go to Liepāju. Tad es braukšu. Un arī, ja tu brauc ar riteni. Bet angļu valoda brauc ar riteni, ride with the bike. Brauc, drive. Tad brauc ar mašīnu. Riteni nav brauc. Tad arī nesaprotu. Tad vienreiz es gribēju ar draugu uz Meža parku. Tā bija vasara. Man pirmā gada šeit, daudz žubīts. Es gribēju to apskatīt un viņš man teica, es braucu pie tevis. Tad es domāju, viņš brauc, viņš ar mašīnu. Tik forši. Es jau sarunāju žubīts, braucu ar mašīnu. Un kad viņš atnāca, viņš bija ar riteni. Kad tas sakas? Arī vēl vienu vārdu, kā ir ļoti grūti, vakar. Tāpēc no sākuma, kad tu mācies valoda, ir grūti zināt, tu pamanīt, kā ir dažas vārdus. Tad es atceros, ka viena reize es biju kopā ar mans draugu bijuši. Nav kopā, bet viņa bija autobusa ar viņa draudzene. Es klausos viņa, kā viņa runā ar viņa draudzeni. Un es tikai saprotu, kā viņa teica, Coyote Fly vakar. Tad es domāju, vakar nozīmē evening. Tad Coyote Fly šovakar, viņa būs Coyote Fly šovakar.
Bet viņa bija, ko jau tu flai vakar. Bet es pamanīju tikai vakar, un ko jau tu flai. Es no sākuma nezināju, kas ir būs vai bija. Es tikai zināju, kas ir vakar, un ko jau tu flai. Tad es teicu man draugu, veci, brauc ko jau šovakar, viņa būs tur. Un viņš brauca no Valmiera uz Rīgu, un viņa nebija kojauts. Viņa bija vakar diena. Dirsa. Tas ir mazas lietas, kā tikai latviešu cilvēki var pamanīt. Otra lieta, ka ir ļoti grūti, slapš ir wet. Un slapst, tas ir thirsty. Un man bija viena grūta situācija meitene, tāpēc es gribēju pajautāt, ja viņai slapst. Bet es viņai pajautāju, vai tu esi slapja, tad man dabūt pasēja. Nē, es joku. Tad viņa arī nesaprot, ko es teicu, vai viņa ir slapja. Tad varbūt viņa man teica, nē, es joku. Viņa teica, ka nē. Tad es tikai atpakaļ. Un pēc tam man draugi man teica, ka es nepareizi teicu. Tad jūs visi no Latvijas, jūs vajag zināt, ka kāda mēs mācies latviešu valodu, mēs visu laiku pamanīju vārdus. Tad es visu laiku, kad es dzirdēju jaunu vārdu, es rakstu. Es dzirdēju vai es rakstu. Tad es mācos latviešu valodu. Un bija citu slikta situācija, ka visu laiku cilvēki man saka, p***s mala. Yeah. Es nezināju, kas ir slikta lieta. Piedot visiem, bet es nezināju, kas ir slikta lieta. Un es visu laiku cilvēki autobusa vai visas lietas saku. Vari lūdzu p***s mala? Vari lūdzu p***s mala? Un pēc 6 mēnešu es pamanīju, ka tas ir slikti. Un es nezināju. Tad lūdzu, ja tu redzēji, kā cilvēki nerunā pareizi vai neglīti runā, tad parunāju viņu, ka tas nav forši. Visu laiku cilvēks smējas, un es nezināju, ka tas ir slikti. Un es ar bērnu runāju, vari lūdzu p***s mala? Un tikai tagad es zinu, kas ir slikti. Nu, piedot visi. Tad, man ļoti patīk latviešu valoda, tāpēc latviešu valoda tas ir ļoti mīļa valoda. Man patīk klausīt latviešu valoda. Man patīk, kad jūs ielikt iņa, it kā muguriņa, koliņa, kleitiņa, filmiņa. Tas ir man ļoti patīk, tas ir ļoti mīļš, ļoti mīļi. Bet tas ir smieklīgi, kad jūs samanīt vārdu. Piemēram, jūs ielikt čik, rotons, tad būtu ročik. Popcorn, jūs saka popčik. Kokteil, kokčik. Tā man patīk, kad es runāju. Tad. Citu lieta, kā es gribu runāt, šodien par krievu valodu. Daudz cilvēki visu laiku. Es domāju, ka visi cilvēki no Latvijas runā krievu valodu visu laiku. Nu, ja tu saki vienu vārdu tikai tipa, davai, karoči, tad tas ir grūti tiem, kuri mācīs latviešu valodu. Tāpēc no sākuma mums vajag klausīties, kā jūs runā. Tad mēs visu laiku dzirdējam tipa, karoči, davai. Jūs visu laiku to runā. Karoči. Un kā mēs varam zināt, ka tas nav latviešu valoda? Es atceros, kā es visu laiku dzirdēju, kā man draugi runā. Un es visu laiku pajautāju, kā nozīmē, un viņa man atbild. Bet viņa nekad man saka, ka tas ir krievu valoda. Tad es nezināju, ka tas ir krievu valoda. Tad, piemēram, cilvēks saka, es būšu, es tev atričāju. Tad, kā nozīmē atričāju? Tagad es zinu, kas ir goda vārds, bet no sākuma nezināju, kas ir krievu valoda. Bet es mācu, es rakstu manu gramātu, tāpēc no sākuma bija gramatiņa, gramātas, visu rakstu, visu laiku. Tad, viņa būs paļu-bombu. Un paļu-bombu, es nezināju, tas ir krieviski, es arī rakstu, kā nozīmē paļu-bombu. Of course, bet neviens man teica, kas ir krievu valoda. Tad, latvijas nav mana zimta valoda. Tad, ja tu sāki kaut ko, kā es nesaprotu, tu vari man paskaidrot, kā nozīmē. Tad, piemēram, Filipi, man ir jau zapāra. Tad es nezināju, kas ir no zapāra. Kas ir zapāra? Bizi. Tad es rakstu zapāra, bizi. Bet tas nav latviešu valodā arī. Nu, Filipi, tev patika mana jauna jāka? Man patika vēc. Cik maksa bija? Nē, bija nahaļava. Nahaļava? Kā nozīmē nahaļava? Nu, bija bez maksa. Nahaļava. Es rakstu arī. Tas nav slikti. Tas nav slikti, tu runā latviešu valoda un krievu valoda kopā. Bet ja tu klausies, kā aizminieki runā kaut ko, ka nav latviešu, ja viņš grib runāt latviešu valodu, bet viņš saka kaut ko krieviski, tas nav slikti, bet paskaidrot viņai, tas ir krievu valoda. Tas būtu ļoti forši. Tādi, ja tu klausies divi latviešu cilvēki runā, tu visu laiku klausies. Tipa,
davai, karoči. Tās mums, kā nerunā latviešu valoda, tās nav mūsu dzimta valoda. Mēs visu laiku pamanīju šo vārdu. Tāda mēs pierodi ar šo vārdu, tāpēc mēs visu laiku klausies. Es to saku, tāpēc es cilvēkam nepatīk, ka es runāju latviešu valoda un krievu valoda. Esmu wannabe. Viņa nepatīk, bet tas nav mana kļūda. Kāpēc? Kā es varu zināt? Tagad es gribu parādīt kaut ko interesanti. Portugālu valoda ir vienādi vārdus kā latviešu valoda, bet nozīmē kaut ko citu. Piemēram, es tev parādīšu. Tāda bundžiņa. Latvija tas ir šitā. Bet portugālu valoda nozīmē mazas dupsītes. Smieklīgi, vai ne? Vovo. Visu laiku latviešu cilvēku to saka. Vovo. Tad nozīmē jā. Un portugālu valoda nozīmē vectēti. Putas, tas ir ļoti slikti vārdu portugālu valoda. Bet latviešu valoda nozīmē šitā. Bet portugālu valoda nozīmē, kā vēl te paskaidrot, meitenes, kā, šitā. Atā. Latvijā nozīmē atā. Bet portugālu valoda nozīmē, kad mēs saprotam kaut ko, tipa. Atā. Ligo. Kā nozīmē ligo? Svēkti, Jāni, dejot, uguns, brīva diena. Brazīlija nekas īpaši nozīmē zvana. Un liga, meitene, smuku vārdu. Tas nozīmē arī zvana. Ela me liga, viņa man zvana. Liga, zvana. Ļoti viegli. Tad biruta. Biruta, latviešu valoda. Tas ir vārdu. Normāli vārdu, ja? Mana vecmama sauc biruta. Bet portugālu valoda, biruta ir kā tu esi traki, kā cilvēki traki. Ja tu runā, kā tava vecmama ir biruta, tāpēc viņa kuku. Santa, tas ir arī normāli vārdu latviešu valoda. Bet santa, portugālu valoda, ir šo meitene, kā neko nedari. Nedzēri, netusēt. Viņa pamierīgi, viņa visu laiku sēž mājās, viņa neko nedara, esi tu puika. Tas ir santa. Un arī nozīmē, kāda meitene ir mūķene. Zini, viņa tikai baznīca, tas ir viss. Mājas, skola, baznīca. Skola, gulēt, baznīca, viss. Un pēdējā vārdu, mans mīļākais vārdu, tas ir linda. Tas ir ļoti izvārīgi vārdu portugālu valoda. Tā nozīmē smuka vai skaista. Ja meitene ir linda, viņa ir smuka, viņa ir skaista. Tas ir ļoti izvārīgi vārdu. Tas ir mana mīļākais vārdu portugālu valoda. Es ceru, ka jums patīk. Es to daru, tāpēc daudz cilvēku man prasa, kā ir latviešu valoda. Latviešu valoda ir grūti. Un jā, tas ir ļoti grūti, bet es esmu ļoti priecīgi, ka tagad es runāju bišķiņ latviešu valoda. Tad man vajag jūsu palīdzību. Man vajag zināt, par ko man vajag runāt nākamā video. Tad rakstiet komentāri, par ko jūs gribat, ka runāju nākamā video. Tad labāks komentāri dabūsi šo džemperi no Puikas Studio, cepurītes un 20 eiro dāvana kārtu. Tad rakst šeit, ja? Un es lasīšu visus komentārus. Un jā, tad es ceru, ka jums patīk šo video. Tas ir nereāli grūti runāt latviešu valodu. Nopietni. Tad, ja tu patīk šo video un gribi vairāk, tad spiedi laiku un abonē manu kanālu. Tiekamies nākamā reize.